ziņā tur jau īstenībā ir pietiekami daudz informācijas tev. Pietiks, ko pastudēt. Anyway, ko darām? Ko darām? Kas te mums šodien ir? 108, 85, 108, 85. Jā, 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 jā. 190, 200, 155. Un kāds ir prēmijum imbalants šodienai? Uz opcijām. Buļļiem 3,7 un lāčiem 6,4. Mhm. Jā, buļļi. Buļļi spēcīgi. Maļ cauri sellers. Vismaz pašreiz. Mhm. Jā. Ielīdīsim selā uz point of control. Iesim te stop. Jums ir tāda viena diezgan nesodīga delta. Ielīdīsim selā. Jo kaut kā viņi arī tie, es tad vienkārši tā sēžu skatos. Šitas kaut kāds sūds, tad viņi uzņem volumu un apdiršās. Un sellers bām. Tagad tā kā viņi iet augšā, uzņem volumu un apdiršās. Čut kaut kā nepārliecinoši. Tagad mēs iemaucām 190, 190 kā iekšā. Tas mums ir, ne jā, tas mums ir HVLs šodienai. Tas mums ir HVL šodienai. Un te mēs tā dzīvojamies tādā negatīvā gāmā šitai zonā. Jā. Nu, pārāk bulliši neizskatās, pārāk bulliši neizskatās. Neteikšu, ka kaut kas tāds baigi super bulliši te būtu. Tāds savu. Jo tās prēmijum imbalances tās, ka ņemšana arī tādas. Un tagad mēs esam uz HVL, mēs esam uz point of control. Šajā te izsolē, šajā te lokālajā izsolē. Un ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka tas value viņš redz shifto uz leju, uz leju, uz leju, uztais izsoli no shifto, uztais izsoli no shifto. Tā kā, nu, tas pressures viņš ir jūtams. Tas pressures ir jūtams. O, kāds sellers pašā augšā, jo, Heidi, what the fuck? Pepe Schnelle, what the fuck? Šnī. Es vakar tad izlaicu man, es nezinu, kāpēc Instagramā tas Pepe Schnelle ir. Tāds vienkārši fucking Pokemons, es hujēju.
Šnī, pepe, o šitas te, jā. Nu, te ir baigā pepe, jā, šitā augšā. Jā. Pastīsimies, lai viņš bājam, es teiktu, vajag tikt pirms point of control un vajag uztaisīt valju sabūvēt šitā te. Kaut kādu izsolīt vajag uztaisīt, tad varētu mēģināt iepirkt. Šitai zonā pašreiz tā kā es vairāk uz sev skatītos. Ito mums ir arī te kāla rezistents šitai zonā, tā kā, nu, arī cik daudz ko tā izsola nozīmēs. Tā kā jā, bearish diena. Vismaz pašreiz uz maniem radariem tā izskatās, ka bearish, nezinu. Nu jā, tā kā lai viņš sabūvēja valju šitie augstāk, un tad var domāt pa bāju. Pašreiz sels. Jā, tad tagad ir viens ļoti liels sellers ielicis iekšā, un es uzskatu, ka man nav jēga ar tādu stopu te vairs būt. Tā tīri varbūt tās uz break-even arī negribētu iet, bet, nu, lai tas stops nav tik liels, nu, bezjēdzīgs viņš kļūst. Pie šī tādas informācijas viņš kļūst bezjēdzīgs jau. Jo sellers te labs lien iekšā, un ja tie selleri tagad dabūs pa galvu, tad, nu, tad jēga. Tad jēga no tāda stopa vairs nav nekāda. No tik liela točna vairs nav nekāda jēga. Jā, sellers ir diezgan labs iekšā, bet čotu viņi arī absorbējās. Čotu viņi absorbējās. Nu, pastīsimies, ja būs kontroli. Jo te arī redzams pēc šitās mini izsoles tas pressures, ja kāds ir. Un ja tas pressures ir tik liels tomēr uz to downside un viņš absorbējās un mauc augšā, tad jāpagaida bišķiņ skaidrāks debesis. Kā pastīsimies. Nu jā, viss jā. Jā. Uh, baigais sūds. Mm. Labi, ejam apakaļ selā iekšā. Без яра, что ты, блядь, поеботина нахуй. Miskasta, vienkārši fucking miskasta. Es biju tā kā gribēju izbraukt uz šiem selleriem, un te tas lielais ienāca iekšā, domāju, nu, priekš kā man to stopu vairs tādu. Un viņš paņem uzspaiko, bļaļ, augšā, un pašā galā reka absorbējās milzīgs baiers. Uz tādu šī tādu te volumu, nu, vai tas nav pizdiets kaut kāds? Fantastika reizēm. Tā, sweep buyer saliec iekšā tikko. Sweeper saliec iekšā. Huh, interesting. Kāpēc es viņus neredzu? Kur tad viņi ir tie sweep buyer? Ah, ok, ok, ok.
Nē, nu nav tik traki. Nē, nu Bessis jau ir tādās situācijās, bet, nu, zini, kā tikpat labi viņš varēja ot uzspaikot un turpināt. Nu, tad galvenais ir minimalizēt, cik vien var risku, jo ielikt tu vari vienmēr vēlreiz. Saprot, pareizi, nepareizi, es to cenšos sev tā iestāstīt. Jo es redzu tādu informāciju šeit, tad labāk man ir samazināt to risku. Nu, šeit sanāca unlucky. Nu, tādas situācijas ir. Bet, nu, kas ir tas par stopu? Tas jau nekas no tā stopa nebija. Nu, sūds. Nabaks nekļūšu. Ja tāpat laikā, bām, viņš var arī maukt augšā, ja tev baigi ir kārtīgi paņem iniciatīvu, te absorbējās. Nu, tāpēc tev ir jauna informācija, tu vari reaģēt vēlreiz uz jaunu informāciju. Galvenais ir stops. Nu, tas vismaz ir man. Tas ir pats galvenais, kur viņš būs un kā es varu pēc iespējas mazāk riskēt, ja man ir tāda iespēja. Kāpēc man apēst kaut kāds 400 zaļos, es varu apēst 200. Informācija visu laiku tāpatās nāk tirgu iekšā, un tu vari reaģēt vēlreiz uz to informāciju. Pieņemt lēmumu, ielikt iekšā, atkārtot kaut kādā treidā vai neielikt iekšā. Tas ir labāk. Jā, nu pašreiz mums feilo izsole. Pašreiz mums izstāsta, ka feilo izsole jālec ārā no šitā treida ir. Neizskatās, ka būs te kaut kas labs te treidā. Jā, jo selleri tomēr nevar dabūt to virsroku. Es pat nezinu. Es pat nezinu. Un mēs esam tādā zonā, te pirkt. Es pat nezinu. Man nepatīk, kā tie selleri, kā viņi pušo un kāds ir rezultāts. Man nepatīk. Protams, tas momentums beigās tā agresija, fuš, tas te pasīvais sapra salūst un viss, un viņš lido lejā, bet, bļēķ, man nepatīk tā informācija, ko es redzu. Tas ir kā spiest vāģim gāzes pedāli, bļēķ, jo viņš nebrauc tā, cik tu spied to pedāli. Nav tā sajūta. Pedāls grīdā, viņš tur, bļēķ, 2000 apgriezieni. Kaut kā tomēr baigais spēks no tiem bajeriem nāk iekšā. Jā, saprast tā, nu, Londona ir vaļā, kur viņiem ir initial balance zona, šī ir initial balance zona, jā. Šī ir initial balance zona Londonai. Pamēģināsim pamonetizēt šito izsoli, redzot to informāciju par tiem selleriem. Iesim šeit, zem one side printa, ar domu, ka varbūt šī izsola nofeilo. Konfirmācijas nekādas nav, vienkārši bakstīšanās. Reizēm pabakstīties blind spotos arī nav nekāda problēma. Aiziesim zem, un mēs esam starp citu šī te zonās zem ļoti labiem bajeriem. Mēs varam vēl čūt, ar šī te rītīgi nokavarot sevi. Ja mēs esam zem labiem bajeriem un šī te zonā. Tā kā viņi šito zonu varētu to agresiju te atkal izrādīt. Un varbūt mēs varētu no initial balance zonas tikt uz augšu un pieņemt, ka šī izsola feilo šeit. Pašreiz redz nav septens apakaļ šajā te izsolē. Tas ir tā savu, bet ņemot vērā, kā šita izsolē šobrīd selleri pušo, un kas te notiek, varētu likties, ka maybe pat bailes nav tik slikta doma. Mhm.
Ok, 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 ok. Jā, un atkal sellers iekšā. Jā, man kaut kā izskatās, ka seller dabūs papīra. Es nezinu, kāpēc man tagad sāk likties tāds sajūta, ka viņi dabūs baigais. Čot ir kaut kāds galīgs mēsls priekš tāda sellinga, nu. Hmm. Ejam atpakaļ iekšā bājām. Ejam atpakaļ bājām. Jo viņa atkal absorbējās pašās fucking apakšās, pašās apakšās. What the fuck? Pepe Šnelle, what the fuck? Bet, zini kā, nē, no šitā arī izliksim ārā paga. Bišķītiņ, čet kaut kāda huņta tiek notiekās. Atļausim, atļausim šitai izsolē parādīt sevi. Atļausim šitai izsolē sev parādīt. Jā, gribās visu uzreiz un tagad, bet, lai viņš šitos te one-side printus te varbūt tās pakustina bišķītiņ, tas sellings. Es domāju, ka pirksim, jo sellings ir tās diezgan agresīvs, bet tas ātrums uz tā teipa nekāds īsti nav, bet, nu, lai viņi varbūt tās pamēģina papušot viņu lejā uz šito te zonu, uz šito zonu. Un tad mums ir šī izsole, mums ir šī izsole. Un varbūt tās, lai rejections no šīs te izsoles, un tad mēs varam iet bajā iekšā. Jā, vai pagaidīsim bišķiņ. Nē, izstāsta, ka nedevilks. Baigi izstāsta, ka nedevilks. Nu, baigi masīvais sellings, what the fuck vienkārši. Un tas ātrums vispār nekāds nav uz teipa. Noriskēt, nesagaidīt to lovu, varbūt tas arī tā var izdarīt. Kaut kāds galīgs mēsls. Bet davai ar mazu stopu. Es labāk dabūnu te pa jebaļņiku un ātri. Jo, nu, viņš tāds, bet čutu baigais selings, baigais. Tāpēc čista varam pamēģināt, redzēt, ka ir liels selings, absorbējās un uz kaut kādām pirmajām zaļajām svecītēm augt iekšā. Te iet uz topu vairs zem šitā lauka. Nu, nav jēga to darīt. To nav jēga darīt. Viņš to inerts uzņem, tad viņš lido labi. Un gal galā tad viņš nonāk līdz šitās izsoles pašai apakšai. Bet tā pabakstīties, paprovēt var ar mazu stopiņu. Ir svarīgi saprast, kurā brīdī tie selleri dabūs pie baļņika, vai viņi vispār dabūs. Sweep sellers at 5,184.4. Nu jā, čist uz tādas informācijas mēs varam iepirkt. No stopa iet uzreiz zem selleriem. Tālāk nav jēga. Nu, jau, dabūjām pie baļņiku. Dabūjām pie baļņiku. Ātri un pārliecinoši. Gaidām nākamo absorpciju. Nav ātrums uz teipa. Vispār galīgs sūds pie tāda sellinga. Galīgs sūds, tā kā slieksimies uz bāju. Šo informāciju redzot, slieksimies uz bāju. Vienkārši viņu vajag. Viņu vajag noķert labā brīdī. Domāju, ka iesim ar augstāku arī lot saizu, tāpēc, ka tā situācija jau sāk kļūt pamazām skaidra. Šī tā te iziet no initial balance tāda sellinga un apdirsties, nu, nezinu. Galīgs sūds, jā.
Tā. Bestselleros mēs nevaram pašreiz pirkt, jo nebija nekādas abstrakcijas tajā apakšā, tagad vispār nekādas. Absolūti, pilnīgs mēsls. Tā. Labi, tagad varam paprovēt. Es tikai nevaru saprast, kas tas pa slipeģu. O to es nevaru. Man pēdējā laikā viņš ir parādījies izteikts, un šitāds te. Zemseller ar mazu stopu zemseller. Jo, nu, kaut kur būs, jā, nu. Ja šitā selo un tirgus, bļēd, stāv uz vietas, tad būs apsaids. Galvenais jautājums ir, cik daudz reizi dabūs pie baļņīka, pirms tas apsaids būs. Tas ir viss, kas tev interesē. Pārējais tur tā. Pārējais tur tā. Rekā pa lielam ir tik daudz ir izdarīts, tik daudz jau ir nomuldēts un nodirsts, un štukas jau vairs nav. Tā kā tas arī jāņem vērā. Štukas pa lielam jau vairs nav. Gudrības izrunātas jau. Jebāķi vienkārši liekas, bļē, tas čalis kosmos kuģiem lido. Šis ir tāds nepārliecinošs. Šis apsēdiņš te galā tāds, nu, nepārliecinošs. Pa lielam jau tāds galīgs sūds, jā. Mums tikai tik tiem selleriem cauri pārliecinoši. Tas jau būtu nice. Un šitie te čoki tagad viss ir jāsamaļ. Man šis tāds nepārliecinošs ir tāds savu. Bet vai šitie te visi čoki, kas te ir? Lai ja mēs viņam iedodam pa jebaļņiku, tas jau ir ļoti jau pārliecinoši. Tas ir daudz sološi jau. Tas ir ļoti daudz sološi. Let's see. Baigi nē, jo tā zona tāda. Nu, jātiek pāri šitai zonai. Te apskatīties. Jā, lielākais, Johedi, lielākais bizness arī te noticis. Tā kā, nezinu, nu, nav man tāda kaut kāda super upside target. Jo mums ir call resistance, mums ir point of control, mums ir fucking HVLs. Nu, tāds so pasākums. Tā kā baigi fanot pa kaut kādu super lielu upside, to var darīt, bet, nu, tad tirgum tas jāprāda. Jā, jo, ja viņš šitai zonai visai te tiek pāri, sabūvē normālu value, iziet ārā no šitās lielākās biznesa zonas, nosauksim to tā. Jā, ja viņš pierāda, ka viņš jau tikai to value, viņš būvē uz leju. Nu, pa lielam. Viņš jau uz augšu, viņš pašreiz nav sabūvējis. Tā kā tad viņam viņš ir jāsabūvē uz augšu. Tā kā in general tas pressures ir tāds, es neteiktu, ka viņš ir bullish. Šis nav bullish, tas ir sūds. Šitas, kā minimums, ir fucking bearish, tāpēc, ka viņš no price discovery uztaisa value, price discovery uztaisa value, price discovery uztaisa value. Viņš stabilizē to savu dominanci. Šitā ir pļaka, bļaļ. Vienkārši dirsiens šķidrs. Tā kā, ja viņš te nekādu value zonu nenostabilizēs, tad tā pļaka var beigties ar tādu downside. Jā, bet, nu, protams, arī jāskatās tas efforts ir, jo tas efforts pieaug, un iznākums par labu selleriem samazinās, tad
tad jau kaut kas šiftojās. Tā kā tas arī jāņem vērā. Tikai šitam treidam par lielam, ja viņš te tiek ārā no šitās initial balance zonas, te pabakstās vēl līdz tam kala rezistencam, ja viņš aiziet, nu, tur es esmu ārā viennozīmīgi. Te pie tā kala rezistence es esmu ārā. No šitā treida viss, man arī vairs neko nevajag. Thank you. Jo to initial balance zonu, ja viņš tik nepārliecinoši mēģināja ņemt viņu ārā, un nekas viņam nesanāca, tad viņam varbūt tās arī izsoles valodā runājot to šajā te izsolē, viņam vajadzētu pamēģināt patestēt šo te apsaidu, pastīties, cik pārliecinoši viņš var iziet uz apsaidu ārā. Un iebraukt iekšā pozitīvā gamā, kala rezistencē, un tur varētu pat sākties sellings īstenībā. Jā, possibly. Jo tad mēs skatāmies uz visu šo te izsoli, kur, ja viņa nofeilo uz kala rezistents un pozitīvas gammas, tad visticamāk ir downsides. Probably. Probably tad ir downsides, probably. Pepišnēli, what the fuck tad ir? Mhm. Jā. Nepārliecinoši. Čota galīgi nepārliecinoši. Nu ko, pajebalu? Pajebalu būs, jā? Jep. Kārtējo fucking reizi. Nice. Nice, 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 bro. Opā. Ejam apakaļ iekšā. Ejam apakaļ iekšā. O, ejam apakaļ iekšā. Tās bija labs fucking sellers. Pašā izsoles apakšā. Neko darīt, tā dzīve, that's life. That's life. Tarararara. Jobans bobans. Šitas jau ir crazy good. Šitas jau ir fucking crazy good. Let's go. Pašreiz šī izsola, kas mums notiek šeit, tā ir nofeilojusi. Septembris apakaļ iekšā ir. Tas uzreiz ir redzams. Tā kā let's fucking go. Tagad gan let's go. Tagad gan let's go. Tam sellingam kaut kur ir jādabū pa jebalu kārtīgi. Šitā nevar selot un selot un tā feilot izsoles. Un tad šitas te lielais čuvaks pašā apakšā. Šī lielai izsolē. Bez fucking variantiem, let's go. Tagad pēc šito informāciju redzot, jau liekas, ka arī būs. Iesim papildus trēdā iekšā, lai nokaverotu šito te ākstīšanos. Un arī iesim uz topu šeit. Jo septens ir. Tas jau ir labi. Pagaidām mēs vēl varam atļauties tā darīt. Galvenais, lai viņš te izsolē noturās. Galvenais, lai viņš nav what the fuck, no? Kas notiek, bļaģ? Kas notiek? Kas tā pākstīšanās?
Es sūdz kaut kāds interesants. Galvenais, ka futures neuztaisīja jaunu low. Futures neuztaisīja jaunu low. Jā. Nu, tas tā, lai būtu saprotams šķēmimējiem ģēla. Futures neuztaisīja jaunu low. Jā, viņš tad CFD paraši, bļaļ. Crazy shit. Futures jau nebija jauns lows. Iedomājies, ja tu, tāpēc ir tas CFD, tā ir, nu, tā ir huīņa vienkārši končenā, jo šito dara brokeri. Šito dara brokeri, un tā viņi, tāpēc ir tas uzskats radies par tiem stophuntiem. Jo, ja tu sevi protekto zem šī te lielā sellera, kas ir loģiski, nu, tad lūdzu, jā, pājēbālu, bez fucking variantiem. Un tas ir CFD. Tas ir fucking CFD. Jep, jo futures ir palika tieši uz šī tā sellera un aizgāja ar buyer investīciju no šīs te zonas. Kas šis ir pa sūdu? Par to vēl zinātnieki strīdās. Jep, jep, I told you. Pārašņāks, bļē. Labi, es aiziešu uztaisīšu vēl vienu kafiju. Un, lai viņš tad dara, ko viņš dara, pašreiz man nav, un es neredzu nekāds beigos iemesls, lai es samazinātu savu stopu. Nu, pašreiz tāda iemesla nav. Tā kā lai viņš paliek tur, kur viņš uz doto brīdi ir. Tā jau varbūt tā pirkšana ir bišķiņ laki, ņemot vērā kādos līmeņos mēs esam iekšā kādā options pressurā. Mm, uz to skatoties, varbūt tās nevajadzētu, bet tāpat laikā man vairāk interesē order flow informācija, un ja order flow es redzu šī te fucking selling, kāds te notiek, bet nav jau arī, protams, tikai sellings, nu sellings, selo un bām. Te jāskatās arī uz to pretspēku un uz heatmapu, kas viņus absorbē. Tā kā te tā interese ir šitai te izsolē. Protams, tās izsoles, nu, sellings ir redzams tā iemesla dēļ, ka mēs izsoles apakšā būvējam valju. Jā, tur ir tā problēma, ka šīs izsoles apakšā viņi ir nofeilot divas reizes, mēs būvējam valju tagad apakšā. Tā kā tas ir bez visiem order flowiem redzams, ka tās bearish pressures ir. Bet tad nedrīkst failot izsoles lokālās, tais valju zonās, jo tagad ir acceptance. Tagad ir septens apakaļ šitai izsolē, un te jau ir atkal bullish pressure. Šobrīd temporary. Jā. Jo šito izsoli mēs esam nofeilojuši. Gal galā es tomēr sliektos uz to, ka vismaz temporary vēl vajadzētu būt bullish pasākumam. Un skatīties, vai šī te visa lielā izsola feilo uz augšu. Ja viņa feilo uz augšu, tad ir pizdohien bajeriem. Mhm. Tā kā pagaidām davai, kā būs, tā būs. Tā, ņemot vērā. Ja ņemot vērā, tā, šitas varētu būt baigs tūbi tagad. Šitas tagad varētu būt baigs tūbi.
Mums ir bīts apakšā. Šis varētu būt unlucky. Mums jāiet šeit, bez variantiem. Šis varētu būt unlucky. Jāiet zem bīdā apakšā. Citādi baigs stulbi sanāks. Bet galvenais, lai tas change ir pamatots. Jā, nu te galīgi stulbi. Galīgi stulbi. Te ir galīgi stulbi šitas offers. Zini, kā es viņiem baigi neusticos. Baigi viņiem uzticēties, jo tur vajag skatīties starp layeringu, tur vajag skatīties starp šito te fucking spoofingu. Tāpēc viņiem super uzticēties nevar, pieņemsim, kā targets, pasties, ko tirgus fucking dara, nu. Pajāt viņiem uz to fucking bīdu. Bet šitas ir bijis šķietīgi vienkārši es skatos unlucky. Šitie stopi būtu absolūti stulbi. Tā kā labāk tad, lai viņš man ņem te ārā. Nu, there's nothing I can do. Šitā nodarba man nepatīk, bet reizēm to nākās darīt. Reizēm nākās to darīt. Mhm. Tā kā pašreiz paliekam pie tā. Ofers aizpildījās, un ir kāds liels sellers atkal apakšā. Ofers, viņš bits ir aizpildīts. Nu, vai nu tagad, vai nu nahuj. Neko citu nevar pateikt. Sweet buyer salic iekšā. Sweet buyer bišķiņan lucky. Bišķiņan lucky, viņi te salic iekšā, kaņešana. Bišķiņan lucky. Man nepat, ai. Nu, ja viņi tagad nepaņems kontroli, tad ir pizdā. Aizpildīja FVG. Kāda FVG? Kāds tev FVG? Ko tu runā, dārgais draugs? Nav te nekāda FVG. Kurā vietā tev šitais vecē ir FVG? Kurā vietā? Parādi man, pasaki man, kurā vietā tu te redzi FVG? Zero printu. Kur viņš ir? Kas tā pa hoiņa, bļaļ? Šitai vietā, šajā te vietā tev ir fucking lielākais volume šitais vecē. Te tev ir lielākais zero prints, kas jau bija aizpildīts, viss. Kāds tev fucking FVG? Nu, tagad cerams. Nu, man nepatīk. Man baigi, es īstenībā sevi nosodu, ka es nobīdīju tos stops, man nepatīk. Bet, nu, te bija, redz, tam bija pamats, un tur es neko nevaru izdarīt. Reizēm, ja viņš ir tāpat laikā, bļaļ, ko nozīmē pamats? Tas arī bišķiņ man nepatīk, jā, šito te darīt. Es tā sevi iekšēji nosodu par to, ko es izdarīju. Bet, ka tā ir, bļaļ, paieboķina. Stopu bīdīšana, bet tā ir paieboķina gal galā. At the end of the day, nekā laba tur nav no tā. Tāpēc, jā, redz, es tā izdaru, jā, un pēc tam nolasu savu morāli, un ķipa, jau atvainojiet, sorry, un visu aizmirst, un, nu, labi, jā, ok. Bet, nē, šitas, nu, nav labi to darīt. Tā ir slikta privička. Sāks visu redzēt, nu, te var būt pabīdīt, un tad aiziet raznosā. Pa lielam stopu nedrīkst aiztikt. Bet, nu, tā informācija tajā brīdī bija ļoti vilinoša to izdarīt. Tā kā nezinām vēl mēs.
Bija tas labi vai nebija tas labi. Tā kā šitie trade būs aizvērti plusā, tad var pateikt, ok, tas bija labi. Jā, bet smuki svīperi saliec iekšā. Smuki īstenībā. Man bišķiņ likās, ka būs unlucky, ka viņi tādā vietā iepurina iekšā. Tieši šitā milzīgajā seller fucking zonā, bet redz, kā izpušoja. Nice. Jā, nu pastīsim. Iztraidojās, uztaisīja soli. Tā, 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 tā. Te vairs nav jēga riskēt. Tagad tas pēdējais momentums. Jā, nu to arī pagaidām viss. Nu jā, tāds savu. Gal galā padirsts bija vairāk nekā tagad ir nopelnīts. Tāds savu pasākums. Anyway, es arī metīšu mieru. Nu, kaut kādu es īstenībā baigo hoņu kaut kā te darīju, kaut kas nebija līdz galam nu te izdomāts tā, kā vajadzētu. Un es vairs nesēdēšu te tālāk. Bet skatāties, jā, šito zonu tagad, jo te ir pozitīva gāma, kā rezistents. Viņam jātiek pārliecinoši tur cauri un jāsabūvē valju, lai mēs runātu par apsaidu. Ja tas nenotiek, tad ir sels. Tad ir sels. Un tāda jau pa lielam pozicionēšanās jau uz rītdienu. Rītdien negatīva gāma ir. Un imbalance options flow arī šodienai, nu, 3 pret 7 un 6 ar kapekām. Tā kā tas ir divreiz vairāk, divreiz lielāka imbalance. Tā kā ja viņš tam kala rezistencam te netiek cauri, pie pozitīvas gāmas sāksies vēl tas lielāks sellings, tad bām. Bet es metīšu mieru. Tā kā davai, jālaiž dzīvē. Es biju domājis, ka lietas īstenībā šodien hujā arī zvaig, bet nav tik traki. Tā kā jāiet ir kaut kas padarīt.